Gāja skaļi. Tur piketu bija ieplānojuši tie, kuri nevar sagaidīt brīdi, kad arī mērs Nils Ušakovs uzņemsies savu daļu atbildības par Zoltūdzes traģēdiju. Taču šim piketam pretī stājās vēl skaļāks Ušakova atbalstītāju mītiņš. Notikumiem līdzi sekoja Jānis Zvērs. Jau aptuveni pusstundu pirms oficiālā piketa sākuma šeit pulcēs vairāk 100 Ušakovu atbalstītāju. Gaisotni ir nokaitēti, ņemot vērā, ka drīz šeit ieradīsies arī Ušakovu pretinieki. Rokas nost no Nila, Ušakovs labākais, mūsu mērs. Šie ir tikai daži saukļi, kas izskanēja vērienīgajā Rīgas mēra atbalsta piketā. Pirmajās rindās redzam pensionāri, kā krievi tā latvieši. Ušakovs vislabākais mērs ir. Vairāk neviens tik daudz priekš cilvēkiem, Rīgas cilvēkiem, ļaudim neiztaisīt tik daudz, cik Ušakovs. Labais noticis ir tikai viņa darba laikā. Un bija un būs un esmu par viņu tikai. Jā. Tā ir, pa 16, 17 gadiem nekas vispārīgi nebija izdarīts. Un tagad 4 gadi, 5. gads, ka mēs redzam, kas tik nav izdarīts. Pūlis kliedz ekstāzē, kad no domas ēkas iznāca Nils Ušakovs un devās aprunāties ar saviem atbalstītājiem. Ušakovam līdz pūlī sekoja arī vicemērs Andris Amerikas. Cilvēki bija tik daudz, ka Ušakovam bija grūti tikt atpakaļ domai. Pilsētā ir grūtais laiks, un paldies cilvēkiem par to, ka mēs turamies kopā šajā grūtajā laikā. Un vienīgais jautājums, no kurienes tie plakāti un karogi Rīgas pilsētas tik daudz cilvēkiem varētu būt? Mūsu partijas biedriem ir iespējas drukāt plakātus, un mūsu partijas biedriem arī ir spējas nopirkt Rīgas pilsētas karogus. Pasākumu no malas vēroja daudz zinkārīgie, tostarp arī politiķi. Te būtu rūpīgi jāpārbauda, vai ir ievērot ne tikai morāli ētiskie, bet arī tiesiskie principi, proti, vai nav izmantots administratīvais resurss un aicināti domas pakļautības iestāžu pārstāvi. Interesanti, ka pār 10 metrus tālāk atradās Rīgas satiksmes mikroautobuss. 280. maršruta Rīga Purvciems autobusu bagāžniekā sakrāmēti plakāti. Šofērs un kāda sieviete, kas atradās salonā, piketētājiem dalīja tēju. Mikroautobuss aprīkots ar etalonu validatoru, kas acīm redzam norāda uz piederību pašvaldībai. Jūs esat no Rīgas satiksmes, jā? Rīgas satiksmes, jā? Возьмите чаю. Šofrīds tā arī neatzinās, tikmēr citi piketētāji aizskatā apstiprināja, Busiņš patiešām ir no Rīgas satiksmes. Pašvaldības pārstāvji gan uzsvēra, ka neko par administratīvo resursu šķērdēšanu nezina. Jebkurš var pieteikties un nomāt Rīgas satiksmē transportu, samaksājot par to naudu, protams. Jūs domājat, ka tur ir nomāts, jā? Es nevaru to komentēt, jo tas nebija Rīgas domas pieteiks pasākums, to jājautā organizatoriem. TV3 ziņas saņēma elektronisku vēstuli no kāda Rīgas pašvaldības iestādes darbinieka, kas sūdzējās par vadības attieksmi, liekot piespiedu brīvprātīgā kārtā piketā piedalīties. Neoficiāli izskanējuši, ka šodien mobilizēti arī Rīgas sētnieki. Viņiem par dalību piketā piesolīt etalonu un 2 latu pusdienām. Rīgas mērs gan to noliedz. Parādiet man to pašvaldības darbinieku. Mums arī anonīms vēstules ir sūtīts, cilvēki baidās savus vārdus atklāt, bet viņi saka tādu situāciju. Parādiet man vienu vismaz pašvaldības darbinieku, kam bija liks šeit atnākt. Tikmēr otrā rācinām pusē pie Rolanda statujas bija sapulcējušies Ušakovu pretinieki. Viņus no pārējiem demonstrantiem norobežoja pašvaldības policisti. Ušakovu pretinieki uzsver, ka Rīgas mēram jāatkāpjas Zoltūdzes traģēdijas sakarā. Un neviens, jāsaka, negrib galīgi nākt ar sirdsapziņu un teikt, piedodiet vismaz, kad ir tik daudz cilvēku nevainīgi gājuši bojā. Tas nav normāli tādā valstī. Es jau vairākus gaidus redzu, ka Rīga pārvēršas par vienu lielu cirku. Tas ir cirks, tas nav nopietni. Tikmēr pamatīgs spriedze bija domē, kur deputāti pulcējās uz kārtējo sēdi. Aiz logu Ušakovu piekritēja, bet sēž zāles skatītāju vietās oponenti. Kādu Ušakovu pretinieci izritināja plakātu un pašvaldības policisti sievieti aiznes, izraisot sašutumu opozīcijas vidū. Domas sēdē izsludināja pārtraukumu. Jūs mani paņēmāt aiz rokām abām un izvilkām. Mēs aiziesim un aprunāsim. Lūdzu, šeit paskaidrojiet, kāpēc jūs nevarat kameru priekšā šobrīd to izskaidrot? Tāds cilvēks, kurš uzstājās kameras priekšā. Un, ja jūs man izlauzāt abas divas rokas, un, ja ir nepieciešams, es veikšu medicīnisko ekspertīzi, lai pierādītu savus miesas bojājumus, kurus jūs man nodarījāt. Domas opozīcija sola sasaukt ārkārtas sēdi un panākt Ušakovu atlaišanu no amata. Tas, ka tik daudz cilvēku reiz nobalsoja par Ušakovu, viņam uzliek 2-kāršu, 3-kāršu atbildību rīkoties adekvāti šajā situācijā. Un pats pareizākais, protams, viņam pašam būtu
pieņemt lēmumu par savu atbildību, par savu padoto atbildību, nevis ar sabiedriskajām attiecībām tikai nodarboties, kas nenoliedzami ir šis pasākums. Līdz šim gan Rīgas domas pozīcijas balss ļauj Ušakovam justies ļoti droši. Ārkārtas sēdi pēc opozīcijas pieprasījuma viņš drīkst sasaukt mēnešu laikā. Turklāt jau tagad ir skaidrs, ka ar partijas biedru balsīm Ušakovs savā krēslā noturēsies pārliecinoši. Jānis Zvērs, Dzintars Rudzītis, TV3 ziņas.